Labadiena visiem maniem skatītājiem! Šajā gadā no 1. līdz 3. augustam Liepājā notika kārtējais Summer Sound festivāls. Un es nolēmu šo festivālu aizbraukt, jo tika dota tāda iespēja. Šeit ir ieeja festivāla teritorijā. Festivāls notika 2 vietās, abas gan bija blakām. Viena vieta šeit, ja nekļūdos, to sauc par Pie jūras parku, un otra vieta bija pašā pludmalē. Kāpu zona bija slēgta, tur bija uztaisīta eja caur viņu. Šeit bija vairākas arī kafejnīcas, skatuves pavisam, ja nekļūdos, bija 4, varbūt 5, īsti nesaskaitīju. Cenas nebija tik lētas, bet tā, ja nedaudz salīdzina ar Daugavpili, tad Summer Sound festivāla laikā cenas bija drusku ēdieniem lētākas nekā Daugavpilī, kas mani nedaudz pārsteidza. Šeit tikko jūs pieminekli redzējāt jūrniekiem, kuri ir noslīkuši jūrā, ko jūra ir paņēmusi sev. Lūk, šāda te izskatījās eja no parka līdz pludmalei. Daudzi runā gan internetā, gan tāpat esmu dzirdējis, ka šis ir tikai tāds kā dzerstiņš, te notiek tikai viena dzeršana, narkotika lietošana, notiek kautiņi un viss kaut kas tāds, pats to tādu esmu lasījis. Bet, cik es tur atrados, es neredzēju nevienu, kurš kautos vai grūstītos, atšķirībā no Daugavpils, kur cilvēki grūstījās, bet šeit nekā tāda nebija. Un tāpat arī neredzēju tādus cilvēkus, kas kaut kā tur baigi tur līgotos vai krist uz zemē vai kā. Var jau būt, ka kāds tāds bija, bet es staigāju diezgan daudz, un festivāla laikā nevienu šādu cilvēku neredzēju. Apsardzi arī visur cauri staigāja, bet, varbūt ne tik bieži tā kā Daugavpilī. Toaletes šajā gadā bija izveidotas atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Uz toaletes durvīm bija virsū uzzīmēta sieviete vai vīrietis. Bet daudzi tās toaletes nešķiroja. Sievietes gāja vīriešu toaletēs iekšā un vīrieši sieviešu toaletēs iekšā. Pludmalē peldēties bija aizliegts, bet daži cilvēki, kā novēroju, bradāja pa ūdeni tāpat ar kājām. Peldēties neviens nepeldējās. Un šeit pludmalē bija 2 lielas skatuves, tā saucamā lielā skatuve un šī otra mazāka bišķīt skatuve, bet abas bija milzīgas. Tāpat noskatījos, ka jūrā peldēja dažas laivas. Acīm redzot, cilvēki skatījās arī no laivām, jo negribēja maksāt par ieejas biļetēm, kuras maksāja aptuveni 75 eiro, bet ja ņēma vēl ar telšu pilsētiņu, tad bija vēl nedaudz dārgāk. Bija arī vienas dienas biļete, tā bija lētāka. Šeit kāpu zonā bija izveidots klubs, kur skanēja deju mūzika, bet ieeja šeit bija tikai no 18 gadiem. Šis te priekšā 2 stāvos, kas ir tā nelielā ēciņa, tā ir domāta VIP klientiem, VIP skatītājiem, kuri nopirkuši VIP aproces, un tas ir domāts, lai labāk redzētu skatuvi. Šādas te VIP ložas ir saucamās ir gandrīz pie katras skatuves. Kā jau teicu, cenas šeit bija nedaudz lētākas nekā Daugavpilī. Ja, piemēram, šašliks maksāja Daugavpilī 10 eiro, tad šeit 9 eiro. Savukārt, lai dabūtu dzērienu, šeit bija jānopērk īpašā festivāla glāze, kuru pasākuma beigās varēja atdot, vai arī paturēt sev, un viņa maksāja 2 eiro.
un tad ar šo glāzi gāju uz kafejnīcu, un kafejnīcā tad arī dabūju dzērienu. Piemēram, Coca-Cola dažādās kafejnīciņās maksāja dažādi. Vienā vietā tā maksāja 3 eiro, bet blakus vietā, piemēram, 4 eiro. Ar šo uzstāšanos mans pirmais vakars arī beidzās. Es devos projām, bet daudz cilvēki vēl teritorijā nāca iekšā. Es devos uz viesnīcu atpūsties. Nedaudz pastāstīšu, kā man gāja ar viesnīcu. Ar viesnīcu man gāja diezgan traki. Viesnīca bija jāpiesaka jau kādu pusgadu iepriekš, jo šīm festivāla dienām viesnīca Liepājā maksā pat 300, 400 un pat 500 eiro uz 2 dienām. Man paveicās atrast caur bookingu un ar lielām grūtībām, ilgi meklējot un ilgi gaidot, pa 50 eiro uz 2 naktīm. Bet ne katru gadu par šādu cenu var kaut ko atrast. Bet ar to problēmas vēl nebeidzās. Aizbraucot uz Liepāju, es gaidīju, kad man atsūtīs ziņu ar norādēm, kā atrast naktsmītnes, bet atšķirībā no citām naktsmītnēm, citās vietās Latvijā man šo informāciju atsūta pats vēlākais 3 dienas iepriekš pirms brauciena, tad šoreiz nekas netika atsūtīts pat brauciena rītā. Nu, un es pats zvanu saimniekam, viņš saka, atsūtīšu, un nekā nav. Tieku jau Rīgā, ziņas nav, saldo nav, skrundā nav, iebraucot Liepājā, ziņu joprojām nav. Un es jau biju stipri satraucies un pat nezināju, ko darīt. Ieliku pat Liepājniekiem LV portālā vēstuli ar lūgumu palīdzēt, līdz beidzot saimnieks atsaucās. Un izrādījās, ka viņš visas tās ziņas, kas man bija domātas, bija aizsūtījis citam cilvēkam. Nu, labi, ka tā viss beidzās. Šī ir koncerta zāle Pūtvējiņi. Nedaudz pastaigājos nākamā dienā pa Liepāju. Izbraucu arī ar kuģīti pa Liepājas kanālu, bet to jums parādīšu nedaudz citā video. Šī ir tāda teritorija pie jūras parka, tikai nedaudz citā virzienā, tuvāk Peldielai. Te viss ir skaisti sataisīts, tiešām patīkami skatīties. Nu un vēl viena lieta, ko es gribēju pamēģināt. Liepājā ir ļoti izslavēts ēdiens Liepājas menciņa. Viņu pasniedz daudzos Liepājas restorānos un kafejnīcās. Es šoreiz iegāju Promenāde hotelu, paprovēt Liepājas menciņu un paskatīties, kā viņa garšo šeit. Esmu iepriekš ēdis Liepājas menciņu Čillīpicā Liepājā, bet tagad izdomāju iet šeit. Tālūk izskatās restorāns Promenāde hotelu. Te pasniedza maizīti ar sviestiņu, pagaršo ļoti garšīgi un šādi izskatās Liepājas menciņa. Teikšu, ka atšķirībā no Čillīpicas šeit pašas menciņas ir vairāk un kartupeļi mazāk. Čillīpicā ir otrādāk. Nu, un te pie rēķina pasniedzu tādu kā komplimentu, kaut kas līdzīgs mafīnam. Nu, un te es esmu atgriezies festivāla teritorijā. Šī ir otrā diena.
Jāsaka, ka otrā diena bija tikpat mierīga, cik pirmā diena. Atkal viss bija mierīgi, nebija nekādu kautiņu, nebija nekādas grūstīšanās. Cilvēki bija miermīlīgi, un vakars pagāja ļoti jauki. Tagad radas schēmas, sistēmas, sūdīt prostēmas. Ādams ielai vienmēr viņš tāds kā civīnu vīrs. Un jūs visi! Fantastiski vēlreiz tā esam, vai labsevāk. Summer sound! Nejūtos nevienā parādā. Zili zaļi sudraboti brīnumi, un nopērkami ciema veikalā. Kartupeļi grūvas riņķi pod kraimi, visai vecajomai vadravā. Kad līdzi, izskatos es iespaidīgi jādus. Kad jānes man, atbildības atsaliekas nāgākā. Tas iestā man, atdarbā man nesamāju. Nosastam, ja piedara, nejūtos nevienā parādā. Iztukšoti senie vecie krājumi, laukojas kā sunījā šauļots. Un pēc tam nekas vairs nav atlicis, maizes vietā mācas platē klots. Kad līdzi man, izskatos uz iespaidīgi jārugā. Kad jānes man, atbildības atsaliekas nāgākā. Tas iestāv man, apģērbā man nesamāju jāsaskan. Ja piespaidīgi, nejūtos nevienā parādā. Un kad arī nevarēs vairs startē, aiziešu ar gustu vaidu off. Man vienkārši bija jāpārskaita krūšturi. Kārtībai ir jābūt 7. Oh my gosh, mums vajag bildi! 8. Kurš vairāk? Un uz manā akmentiņā uzrakstiet, šeit viņš un viņa draugs laptops. Laptops, kad līdzi man, izskatot, ka iespaidīgi jānes. Laptops, kad jānes
Lai! Šī nav mūsu dziesma, ko jūs laliniet. Svešas dziesmas skanēs pēc tam. Rīt nebūs kāds, ja ne šodien, tad kā? Rītdienas atnesīs 33, kā tur bija? 2 gari, 1 sīgs. Sirds tagad, negudrā trīs. Es nav redzējis tevi jau sen. Un tagad esmu ārsteigts, aizilgais nav paēdis. Un tāpēc visām šīm neķītrībām 3 bērnu dziesmas. Bērnu dziesmu ciklu atklāj Ciekurs Egledāls. Vēl var nedaudz pastāstīt par transportu uz Liepāju un no Liepājas. Tas bija diezgan piebāsts, brīvu vietu katrā ziņā nebija.
gan vilciens bija pilns, gan autobuss, ar ko es braucu, bija ļoti pilns. Un atpakaļ braucot no Liepājas uz Rīgu, bija pat norīkots papildu autobuss, kura ikdienā nav. Un vēl gribu pastāstīt par kultūru, braucot autobusā no Liepājas līdz Rīgai un no Rīgas līdz Daugavpilī. Ja, teiksim, braucot autobusā Liepāja Rīga, brauca diezgan daudz jauniešu, var teikt, gandrīz visi bija jaunieši. Un autobuss bija ļoti kluss, un ja arī kāds klausījās mūziku, tad bija uzliktas austiņas, un viss bija ļoti kluss, kā es tikko teicu. Savukārt, braucot autobusā Rīga Daugavpils, man priekšā esošā sieviete, viņai varētu būt kaut kādi 55, varbūt 60 gadi, sāka skatīties video savā telefonā. Viņai gan bija uzgriezts ļoti kluss, tas skaļums bija viens no klusākajiem režīmiem, bet periodiski tur tādas skaņas A iesaucās un B ik pa laiciņam, un tas stipri traucēja. Es griezos pie viņas, palūgt, lai pagriež klusāk, bet viņa man krieviski pateica atvaļi, atšujies, kad es palūdzu, ka viņa varbūt tās var uzlikt austiņas. Lūk, tā pagāja mans ceļojums uz Summer Sound festivālu Liepājā. Ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk un atstāsiet kādu komentāru. Atā!